Galvenais mērķis mums ir sportiskajā ziņā sasniegt augstākus rezultātus nekā pagājušā sezonā, bet sapnis, protams, ir atkal spēlēt Eiropas līgā. Apmeklēt visas sezonas spēles un pasniedzot īpašu zelta ieejas kartes, ka mēs vēl neesam izdomājuši kādas priekšrocības un kas tur būs, bet būs ļoti labi un patīkami un mēs ļoti gaidīsim. Un garšīgi, ja? Un garšīgi. Gads, kurā sabrauks tepat mūsu sadraudzības pilsētā Šauļos vismaz 10 000 sportistu no vismaz 100 valstīm, un aicināti esam arī mēs piedalīties visādos sporta veidos, kuros vien mēs varam, un es zinu, ka no Latvijas mēs šodien tiekoties arī Latvijas Olimpiskā komitejā, un pats svarīgākais ir, lai mūsu sportisti spētu pildīt šo olimpiskās kustības pamatdevīzi, piedalīties un cīnīties par uzvaru. Ir pagājis diezgan smags, nopietnas pirmssezonas darbs, kurā tika lietas daudz sviedru, un nu jau ir tā pēdējā nedēļa, pēdējās dienas pirms pirmās sezonas spēles, atbildīgā kausa ceturtdaļfināla pret Ventspili. Skaidrs, ka nekāda cita rezultāta, kā tikai uzvara mūs neapmierinās šajā spēlē. Mēs uz to noskaņojamies. Pretinieks ir nopietnas, bet es domāju, ka mūsu galvenā priekšrocība, protams, ir tā, ka mēs spēlējam savās mājās. Mēs ceram, ka mūs atnāks atbalstīt pietiekami kupls skaits mūsu līdzjutēju. Mēs ceram, ka mēs spēsim dāvāt Jelgavai arī jaunus svētkus un arī jaunas iespējas redzēt Eiropas kausa komandas. Visādā ziņā man ir prieks par to, ka mēs visi strādājam vienā virzienā, domājam vienā virzienā, un visi esam gatavi smagi strādāt, lai sasniegtu mērķi. Man ir liels prieks, ka mums ir izdevies pēc pagājušās sezonas pārliecināt mūsu komandas līderis Vladislavu Kozlovu, Arti Lazdiņu un arī Marku Bogdānu un Žeņu Kazuru par to, ka viņi paliek mūsu rindās. Tā kā mēs esam gatavi šo sezonu izrādīt nopietnu pretestību visām vadošajām komandām, neskatoties uz to, kādas ir viņu, kādas mūsu iespējas. Visi izšķirās uz laukumu, un uz laukumu mēs visi esam vienādi un uzvar stiprākais konkrētā spēlē. Šodien pirms šīs prezentācijas mums bija komandas sapulce. Es gribu apsveikt Valēriju Redko, kurš tika ievēlēts balsu vairākums 2012. gada sezonā par komandas kapteini. No katra litra aizies futbola klubam, un vakarā, protams, ka bezmaksas ieeja Jelgavas kreklos un klubā 4 balti krekli. Un tā, lūdzu, Artūrs Klimovičs, Aleksandrs Klimovs, Kārlis Kinderevičs, ko vislabāk zina mūsu līdzjutēji, Dmitrijs Daņilovs, komandas kapteinis Valērijas Reķko, Reīši Kala, Boris Bogdaškins, Edgars Andrejevs, Aldis Trukšāns, Artis Lazdiņš, Oļegs Šatkins, Aleksejs Bespalovs, Aleksandrs Gubins, Marks Bogdanovs, Alberts Bārbalis, Jevgeņijs Kazura, Jurijs Ksenzovs, Denis Petrenko, Mārcis Košs, Kristaps Neilāns, Mindaugs Grigorāvičs, Deividas Lukošis, Vadīms Gaļus, Aleksandrs Baturinskis un Vladislavs Kozlovs. Vēl mums šodien klātienē nav
Igors Latkovskis. Viegli izklaidējo žurnālistu. Tagad ir iespēja uzdot jautājumu žurnālistiem. Komanda, protams, kā jau pateica galvenais treneris, jau ir daudz pieredzējušāka, ja? Jau tie pamatspēlētāji visi palika, ja? Un, protams, jau pārliecības daudz vairāk, ja? Jau jūtam, ka mēs ir viens liels spēks, ja? Un sen gribas teikt, ko vēl, ka cerēsim, ka trīniekā mēs tiksim, gribas tā cerēt, un komanda izdarīs visu, lai tā notiek. Protams, tā, ka pagājuši gadu jau tā kliboja tās baumas, jā, ka trīnieka, nu, šogad varbūt kaut ko mums izdosies. Bet katrā spēlē, tīpaši mājas spēlē, cīnīsimies ar pilnu atdevi.